mācību gada izskaņā bērniem un jauniešiem atgādinātu par elektrības bīstamību, nepieciešamību ievērot brīdinājumu zīmes, kā arī par elektrodrošību mājās un pavadot laiku ārpus tām, akciju sabiedrības sadalas tīkls uzsāka ikgadējo informatīvo elektrodrošības kampaņu Ar elektrību neriskē, izdzīvo. 4. gadu jau mums turpinās šī kampaņa Ar elektrību neriskē, izdzīvo. Un, jāsaka, ka tas sākums bija tāds, ka faktiski veicot statistiku, mēs konstatējam, ka regulāri īpaši vasaras periodā bērni aiz neziņas cieši no elektriskās strāvas iedarbības. Tātad ir dažādi veidi elektrotraumas, jāsaka, ka viņas ir diezgan smagas, grūti ārstējums, ir arī letāli iznākumi. Un tāpēc mūsu darbinieki visā Latvijā iet uz skolām, runā ar bērniem par šīm lietām, izglīto viņus, beidzās tas viss ar finālu, kas ir šodien. Un jāsaka, ka tas rezultāts ir gana labs. Mēs skatāmies, ka šis traumatismu skaits bērnu vidū samazinās ar katru gadu. Bērni paliek gudrāki. Jāsaka man, ka bērni dažreiz ir pat gudrāki nekā viņu vecāki šai ziņā. Kampaņas ietveros tika izveidota īpaša mājaslapa ar elektrību neriskē.lv, kurā interaktīvā veidā bērni un jaunieši var atkārtot zināšanas elektrodrošībā, un tajā piedaloties konkursu kārtībā bērni un jaunieši saņēma balvas īpaši akcijas noslēguma pasākumā Grīziņkalnā. Šī kampaņa faktiski sastāvēja no 2 daļām. Tātad mūsu darbinieki gāja uz skolām un stāstīja bērniem par elektrodrošību, un tad otrā daļa bija šī mājaslapas izveide, kurā mēs aicinājām bērnus atrast 10 bīstamas situācijas, 10 elektrodrošības trīsstūrīšus un tādējādi reģistrēties izlozē un laimēt balvas. Apmeklē šo mājaslapu 10 000 bērnu un jauniešu un reģistrējās izlozē apmēram 700 bērnu un jaunieši. Mēs katru gadu domājam, kā mēs varētu piesaistīt šos bērnus un jauniešus, kā viņiem padarīt šo elektrodrošības tēmu gan interesantu un saistošu. Šogad mēs esam piesaistījuši Kārli, kas aizrauja bērnus ar skateboardu, bet jāteic, ka ar katru gadu mums arvien grūtāk un grūtāk paliek, jo tās bērnu intereses ir ļoti daudzpusīgas. Taču nemainīgi, mēs turpināsim šo savu elektrodrošības izglītošanu, stāstīsim bērniem par to, cik bīstama ir elektrība, par to, ko drīkst darīt elektrolīniju un elektroiekārtu tuvumā un attiecībā arī uz to, kā rīkoties mājās ar šīm visām mājsaimniecības elektroiekārtām. Aicinot bērnus un jauniešus ievērot elektrodrošības noteikumus, akciju sabiedrības sadalas tīkls mērķis ir novērst bīstamas situācijas elektroiesaišu tuvumā un samazināt elektrotraumu gadījumu skaitu. Kā liecina statistika, elektrodrošības noteikumi ir jāatgādina nepārtraukti. Es piedalījos, un vēl es uzzināju, ka elektrība ir ļoti bīstama un ar viņu nevar spēlēties. Jāsargā mazos no rozetēm un vadiem, kuri ir iesprausti rozetēs. Un viņi jebko var tur iebāzt un gribēja kaut ko tur iebāzt. Protams, ka mēs mājās šeit pārunājam un par elektrību tomēr ir tā, ka man viņi ir 2, ir vecāks un ir jaunāks puika, pavisam 2 gadi, un tad, sanāk runāt daudz, par elektrību. Bet ļoti priecēja tas, kad arī, teiksim, kad arī skolā par to daudz runā un kad ir tāda kampaņa, kad nāk cilvēks un stāst, jo tomēr tas ir svarīgi, tīpaši pirms vasaras, tad, kad viņi ir vairāk vai mazāk ārā uzturās. Jā, es domāju, ka tas ir svarīgi. Skolās mums jau no 1. klases par to regulāri tika atgādināts. Un pirms katrām brīvdienām, pirms katriem brīvlaikiem mēs parakstījāmies par instruktāžu, kurā mūs informēja par to, cik elektrība un citas lietas ir bīstamas. Un mums katru reizi ir jāatceras, ko mēs darām un jādara viss ar galvu. Vasara ir visspilgtākais gada laiks jauniešiem, un tāpēc vienkārši viss jādara ar prātu. Noteikti es gribētu atgādināt to, ka mainās vide, un tāpēc mums ir svarīgi arī gan pilsētas, gan lauku bērniem stāstīt, kas viņus sagaida pilsētā, un savukārt pilsētas bērniem, kas viņus sagaida laukos, tad, kad viņi aizbrauc pavadīt savas vasaras brīvdienas. Un tad tās lielākās nelaimes, kas notiek, ir bērnu nezināšanas dēļ. Puikas parasti mīl uzrāpties tais stabos, ir puķi laišana, puķis sapanās elektropārvades līnijās, un sadalas tīkls ir pieņēmis faktiski tādu lēmumu, ka mēs šo akciju nepārtraucam, jo ir bērni, kas izaug, ir bērni, kas atkal ir tajā vecumā. Domāju, ka viņi būs tāda ilggadīga un ilgmūžīga programma, kuru mēs arī centīsimies stāstīt par šīm no vienas puses labo lietu, no otras puses slikto lietu. Mīļie vecāki, esam saviem bērniem kā piemērs un atgādinām regulāri savām atvasēm drošības noteikumus, lai vasaras brīvlaiks visiem būtu aizraujošs un drošs.